Lazdiņš, Ēriks Kraiņevs, Dainis Lācis, Latvijas televīzija. Ja līdz maija beigām neatradīsim trūkstošo naudu skolotāju algām, jums būs pilnas tiesības piketēt, bet pagaidām ļaujiet strādāt. Ar šādiem vārdiem izglītības ministre Ina Druviete šodien aicināja atcelt plānoto skolotāju protesta gājienu. Tomēr protesti būs. Skolotāji šodien lēma, ka algu un finanšu situācija skolās samilzusi tik tālu, ka uz situācijas nopietnību jānorāda visiem līdzekļiem. Plašāk Līva Rauhvargere. Kamēr bērni bauda pavasaru skolēnu brīvlaiku, skolotājiem atslābt īsti neizdodas. Vairāki desmiti skolotāju arotbiedrības biedru, kā redzam, šodien ir sapulcējušies uz tikšanos ar izglītības ministri Inu Druvieti, lai uzklausītu viņas versijas par to, kā varētu mainīties skolotāju atalgojuma sistēma. Pašreizējā finansējuma modelī nauda seko skolēnam, skolotājiem ir 3 galvenās sāpes. Algas skolotājiem kopumā ir iegūtajai izglītībai un ikdienas slodzei neadekvāti zemes, esošais finansējums netiek sadalīts godīgi, jo par vienādiem pienākumiem skolotāji saņem atšķirīgas algas, turklāt vidēji 18 stundas nedēļā skolotāji vispār strādā par baltu velti. Tā kā valsts nesamaksā par padarīto, pedagoģi spiesti meklēt citus ienākumus un uzņemties papildus slodzi, un pārslodzi katrā ziņā neveicina kvalitāti. Nu jau un gan būtu jāsaprot, ka katrs bērns Latvijā ir milzu vērtība. Un katrs bērns ir pelnījis, lai viņš saņemtu vislabāko un viskvalitatīvāko izglītību. Un to var izdarīt tikai pedagogs, kurš arī ir izglītots, motivēts un apmierināts ar dzīvi. Izglītībā strādājošie vidēji stundā saņem 3,74 eiro, toties stāsta arotbiedrības pārstāvi no Rēzeknes. Par šādu samaksu valsts pretī prasa augstāko pedagoģisko izglītību, nepārtrauktu zināšanu papildināšanu un garas darba stundas. Šie ir vien daži no izskanējušajiem pārmetumiem. Pamatojoties uz to, ka amatā stājusies nesen, Druviete atteicās atbildēt par izglītības sistēmā līdz šim pieļautajām kļūdām. Tā vietā esot aktīvi jāstrādā pie jaunā skolotāja atalgojuma modeļa. Tiesa, par konkrētiem variantiem ministre šodien nerunāja. Tas esot pāragri, jo darba grupa sākusi strādāt tikai pirmdien. Pašreiz tiek apkopoti priekšlikumi modelim, kas tiks aprobēts nākamā gada laikā. Nav ne mazāko bažu par to, ka šis darbs varētu beigties bez rezultāta. Rezultāts būs, un no tā, cik cieša sadarbība būs starp ministriju, arotbiedrību, skolotājiem un vecākiem, būs atkarīgs arī tas, cik veiksmīgi šis modelis turpmākajos gados darbosies. Skolotāju algām šobrīd trūkstošos 2,5 miljonus eiro Druviete plāno pieprasīt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Lai arī ministrijas pārstāvji teju katru izskanējušo pārmetumu atzina par pamatotu un teicās strādāt pie situācijas labošanas, tas acīm redzot nebija gana pārliecinoši. Neskatoties uz ministres lūgumu, skolotāji tomēr atstāja spēkā plānu 12. maijā rīkot protestu. Tā mērķis būs uzsvērt, skolotājiem vajadzīgs nevien jauns algu modelis, bet arī vairāk naudas algām. Līva Rauhvargere, Latvijas televīzija.